Labdien! Tech Stories nākamā sērija. Šoreiz mans viesis ir Jelena Burai. Labdien, Jelena! Labdien! Prieks Ā, te būt. Paldies, ka atradi laiku atnākt ciemos. Es domāju, ka jāiepazīstina nav īpaši, bet pateikšu mūsu klausītājiem un skatītājiem, ka Jelena ir Rietumbankas sistēmā jau 19 gadus, un pēdējos 5 no tiem ir valdes priekšsēdētāji. Tā kā par un ap banku sistēmu un Latvijas ekonomiku, tas tie temati, ko mēs šobrīd tā kā mēģināsim paskatīties. Bet pirms tam, protams, es uzdošu tev jautājumu par to, kas ir mans hobijs, un es esmu Golfa federācijas valdes loceklis, un līdz ar to es gribēju pajautāt, vai es kādreiz mēģināju golfu spēlēt? Es esmu mēģinājis spēlēt vienreiz dzīvē Namībijā. Es biju ceļojumā Namībijā, un mēs dzīvojām viesnīcā ar milzīgiem golfa laukumiem. Un tad man neko darīt, mani paņēma uz to golfkāru, un tad es droši vien izdarīju visu, ko es nevarēju izdarīt. Es braucu ar to golfkāru pa laukumu. Tad pēc tam es sapratu, ka uz mani skatījās, ka tā nevar darīt. Un tā es neesmu spēlējis golfu, nē. Kādreiz jāpamēģina. Tā kā, ja ir vēlme, tad es noteikti iedošu labus trenerus. Es skatos, ka daudz un vairāk draugi sāk spēlēt golfu. Jā, Latvijā golfs diezgan labi attīstās tagad, bet noteikti es iesaku pamēģināt. Nevelti tas ir pārējā pasaulē viens no populārākajiem sporta veidiem. Jā, tas ir ļoti labs. Man, protams, nevar nepamanīt, ka pēc būtības diezgan daudz mēs tevi redzam dažādos mēdījos pēdējā laikā. Vai tā ir tāda apzināta personal branding stratēģija, kā attīstīt arī pašu banku? Mēs noteikti attīstam banku un redzam, ka banka kļūst aizvien redzamāka publiskajā vidē, un tas ir svarīgi, lai klienti nāk un ir rindas ar klientiem gan kreditēšanā, gan par kontu atveršanu, gan par citiem pakalpojumiem, un es redzu, ka nāk labprāt un nāk no citām bankām, un ņemot vērā, ka mēs esam vietējā kapitāla banka, tad daudzi klienti piemin tādu principu, kā apmēram ar Latvijas krējumu, ko tu veikalā labprāt pērc nekā, nezinu, Polijas vai kāda vēl. Tad ļoti daudz nāk un saka, ka mēs gribam būt vietējās bankas klients. Mēs, manuprāt, kļuvām aktīvāki manā vadības laikā, un tāpēc varbūt mūs pamana. Plus man ir jauna, ļoti laba profesionāla marketinga komanda. Iespējams ļoti labs no malas tāds tā kā bankas rebrandings. Mēs cenšamies, jā, es cenšos, lai mūsu reklāmas ir pašas skaistākās un tādas gaumīgākas, un daudzi to novērtē, daudzi pasaka. Vēl vienu novērojumu padalīšos, ka es nevaru nepamanīt, ka man ļoti simpatizē, ka tu uzsver tādu inteliģenci, saturu un arī tādu Latvijas patriotismu tajās intervijās un tādu pozitīvismu. Vai nav tā, ka mums jārunā arvien vairāk ir par tiem Latvijas uzņēmumiem, kā tādiem Latvijas varoņiem, kas arī Latvijai nav gājis garām Pareto princips, ka pēc būtības jāsaprot, ka 80% no budžeta piepildā 20%, 10-20% no Latvijas uzņēmumiem, ka tie kādēļ vispār mums daudz kas valstī notiek. Jā, noteikti jārunā. Es to atbalstu, un mūsu kā reistenī PR vidē var redzēt, ka mēs pieminam kaut kāds kredītus, kurus mēs esam izsnieguši, un vēl mēs atbalstam kaut kādus rakstus, varbūt par vietējo biznesu, un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, jo tas piesaista arī ārējās investīcijas. Vispār Latvijā daudziem ir tāda kultūra sūdzēties. Un mums ir tas ne tā, šīs ne tā. Protams, ka viss kaut kas ir ne tā, un tas ir jālabo un jādara, bet manuprāt, ka ārējo investīciju trūkums ir liela problēma priekš Latvijas un mūsu ekonomikas, protams. Un tieši
reklamēt un stāstīt, kas mums ir labi, tas ir jādara visiem. Tas ir mūsu atbildības loks. Nezinu, Sorenana atbildība, Rietumbankas atbildība un tā tālāk. Jo mēs esam šeit un mēs atbildam par to, lai tie klienti nāk un mums ir vairāk ko darīt, lai mēs varam nodrošināt darba vietas, lai mēs varam attīstīties, lai mēs varam pelnīt vairāk, lai rezultātā no tā iegūst visi. Es piekrītu, ka mēs diezgan daudz koncentrējamies uz negatīvismu un to birokrātijas mazināšanu, bet, protams, ka tā nauda, potenciāls naudai ir tajā investīciju piesaistīšanā un ekonomikas palielināšanā, kā ir vēl kaut kādi bez tiem pozitīviem stāstiem par Latviju vai vēl kaut kāda veida, kā varētu piesaistīt vairāk investīcijas. Es domāju, ka jāstāsta par turismu Latvijā un jādara viss, lai tie turisti atgriežas. Te ir jāpiedomā plašāk, kas viņus varētu piesaistīt. Nu, piemēram, cik vajag dienas, lai tu esi Parīzē, un cik tev vajag dienas, lai tu esi Rīgā. Rīga ir mazāka, un varbūt arī dienas ir vajadzīgas mazāk. Bet varbūt ir kaut kādi pakalpojumi, nezinu, tie paši spā, uz kuriem daudz no Skandināvijas brauc. Jāpiedomā vēl, varbūt kaut kādi notikumi, varbūt kaut kādi pasākumi, varbūt kaut kādi, nezinu, veco automobīļu pasākums, kas varbūt piesaista visu Eiropu. Varbūt tas ir, nezinu, vīna festivāls, starp citu, ko mēs arī atbalstam rudenī, vai šampaniešu festivāls, tas arī piesaista. Poker turnīrs. Jā, kaut kas tāds, golfa turnīrs, kāpēc ne? Šaha turnīrs, jebkas, kas var būt tāds, kas piesaista. Francijā mēs pirms podkasta runājām, kas tikko atbrauc. Tur ir katru reizi Nīcā, katru mēnesi ir kaut kādi lielie notikumi, kas piesaista turistus. Džeza festivāls, Ironmans, tad viņiem ir Tour de France sastāvdaļa, vēl kaut kas, tu tikai izvēlies, uz ko tev paspēt. Un, manuprāt, pie tā varbūt ir jāpiedomā visiem, gan uzņēmējiem, gan pilsētai, gan citām pilsētām. Un jādomā varbūt, jo caur to arī aug tā atpazīstamība. Es atceros, pirms daudziem gadiem mums bija mūzikas festivāls Jūrmalā, klasiskās mūzikas. Un uz to arī daudz brauc. Vēl viens piemērs, mūsu atbalstītais Bostonas simfoniskais orķestris. Ļoti daudz uz to atbrauc. Ļoti daudz, un tas izskanēja visā Baltijā noteikti un Polijā. Tādiem notikumiem noteikti jābūt, jo viņi ir tādas kā mazais zvaigznītes, kas beigās ir tādas redzamas, un cilvēks varbūt atcerās un grib atgriezties. Jā, pirms podkāsta mēs arī runājām, ka arvien vairāk filmu projekti arī uz Latviju parādās. Tas arī ir tāds pozitīvs. Jā, tas viss ir labi. Jā, bet atkal paskatoties uz kaut kādiem negatīvajiem komentāriem, es redzu, ka man, piemēram, viens čoms uzrakstīja, ka tas ir noziegums pret mūsu bērniem turēt naudu Latvijas bankās. Kā tu atbildi noziegums pret bērniem? Jā, kā viņš līdz šim ģeopolitiskajā kontekstā. Ģeopolitiskajā kontekstā ir jādara viss, tā skaitā čomam, lai mēs esam stipri. Nevien bankas, bet arī visa valsts. Un banku sistēma noteikti ir sirds vispār ekonomikas notikumiem. Un ja iedzīvotāji kaut kādu iemeslu dēļ, kā draugs izdomās pārvirzīt naudu prom no Latvijas bankām, tad tas vājinās ekonomiku. Un tas noteikti ģeopolitiski izdarīs ļoti lielu sitienu pa valsti. Noteikti tā nav jādara. Ir tāds teiciens, ka leduskapis uzvar televizoru. Mums jābūt pārtikušiem, lai viss ir labi. Okay. Šis ir labs. Mēs esam Tech Stories podkāstā. Kādēļ tu vispār piekriti atnākt uz šo podkāstu, un vai podkāsts ir tāds mēdījis, kas ir ar tādu palielinātu interesi Latvijā? Es piekritu, jo es ar Sorenu sadarbojos droši vien visu savu mūžu Rietumbankā, un lielas cieņas
pret partneri un ar atbalstu, jo man liekas, ka savējai vienmēr ir jāatbalsta. Un tas ir noteikti tāds lielais un galvenais iemesls. Viss pārējais, man liekas, otršķirīgi un tik svarīgi. Bet podkāstu kopumā klausies, jā? Jā, bet reti. Reti un kaut ko man iesaka, vai kas man interesē, vai ko es sadzirdēju kaut kādā publiskajā vidē, vai kaut kas man interesē. Kaut kāda īpaša tēma, varbūt, kas nav saistīta ar darbu. Par veselību es daudz klausos. Parasti izvēlies pēc tēmām vai pēc podkāstu, teiksim, nosaukumu vai autoru kādu? Kaut kā es atrodu, drīzāk pēc nejaušības principa. Es mēģināju klausīties mašīnā, bet man nesanāk, un tad vakaros tad bet tas visdrīzāk nav saistīts ar darbu. Droši vien 80% no podkastiem, ko es klausos, nav saistīti ar darbu. Droši vien kaut kādu attīstību, transformāciju. Varbūt tā nav līdz galam par Latviju. Tas ir varbūt kā pārvaldīt cilvēkus, tas ir par medicīnu. Tāds iedvesmas, jā. Jā, kaut kas tāds plašāks. Atradu Karla Marksa grāmatu un kaut kā vienkārši nejaušības principā atvēru vienu lapu. Un likās, ka aug sociālismā noskaņas vispār Eiropā. Un varbūt jāparlasa. Tā kā droši vien šodien es pateikšu visiem, varbūt pārlasam, varbūt kaut ko no tā iegūs. Okay. Es arī pamanīju, ka tu esi mācījusies jurisprudence. Kāpēc tāda izvēle? Es vispār, pirmā izglītība ir vadības zinības Latvijas universitātē. Un tad es iestājos juridiskajā fakultātē, jo ļoti daudz strādāju ar juridiskām lietām, ar līgumiem un pārvaldīju tanī brīdī droši vien jau piedziņas nodeļu un korporatīvo pārvaldi, kuri visādi M&A un kaut kādi darījumi. Un man likās, ka man ir jāiegūst tāda teoretiskā bāze. Bet es nepabeidzu juridisko fakultāti, es paliku pie tā, ka es izņēmu visinteresantākos savu kursus. Un es teikšu visiem, tas ir ļoti labs formāts. Es visiem iesaku, ka jebkurš var aiziet, un tur ir ABC daļa Latvijas universitātē, varbūt tagad arī. Un tu vari izņemt jebko, kas tev patīk. Nezinu, civillikums vai kaut kāda vēl bioloģijas nozare, jebkas. Pa daļiņām. Pa daļiņām, un tas ir forši, tas ir ļoti patīkami. Un paldies LU, ka viņi ļauj tā darīt. Droši vien pārējās universitātes arī tā dara. Bet LU es esmu izbaudījis savas ādas. Jā, man liekas, forši arī LU, tas laikam ir LU projekts, tas Open LV, kur viņi arī diezgan daudz dažādas kursus piedāvā un apmācības pēc tās masterclass aplikācijas principu, kur arī diezgan daudz interesantu lekciju var noklausīties. Jā, arī Harvarda tagad piedāvā un Cambridge piedāvā. Ja tu gribi mācīties, tu vari tagad ļoti daudz visu kaut ko, un tas attālinātais princips arī tev iedot tādu iespēju. Tā kā jāmācās ir, es visiem iesaku. Pie manis bieži sūta draugi un pat klienti kaut kādus savus bērnus, kuriem ir ap 20 vai tādā vecumā. Un parunā ar Jelēnu, Jelēna kaut ko tev ieteiks, ko tev darīt vai kur mācīties. Un es viņiem saku, jāmācās ir vienmēr, visu mūžu tev jāmācās. Nebūs tā, ka tu izmācīsies un viss. Var arī tā, bet man liekas, ka ļoti svarīgi būt tādā upgradeā visu laiku. Tad tu jūties labāk. Un mūsdienās ļoti daudz runā par izdegšanām. Es arī kaut kādā intervijā pieminēju, ka ja tu mācies, ja tu attīsties, tad tev nav tās izdegšanas. Ja tu esi visu laiku tādā. Intereses papildus rodās. Intereses papildus rodās. Un es nezinu, es piemēram domāju tikai par to, kur man iegūt laiku. Kā uzlaust visumu, lai iegūtu vairāk laika. Izdodās?
Cik es esmu runājis ar darba kolēģiem, vairāk no mūsējiem pieminēja, uzteica tavas darba spējas, kur vispār rodās tā motivācija, tā rukāt. Nē, es domāju, ka tas nav saistīts ar motivāciju, tas drīzāk ir tāds raksturs, strādāt, lai iegūtu kaut ko, lai panākt. Un, jā, nu droši vien visi ir pieraduši, un darbā arī ir pieraduši, ka es varu, nezinu, 24/7 visu darīt un atvaļinājumā strādāt mierīgi. Un visi partneri zina, ka, ja man kaut ko vajag, es varu tā ļoti koncentrēti iedziļināties un pēc iespējas ātrāk dabūt kaut kādu rezultātu. Nebaidies par izdegšanu? Nē, nē, es tieši pirms tam, nekādā gadījumā. Es neticu izdegšanai. Es vispār neticu. Man liekas, ka tas ir kaut kāds viltus jēdziens. Es domāju, ka tas ir... Es domāju, ka tas ir mūsdienu Eiropas Savienības tāds pārticības blakne. Jo tu vari to atļauties. Tu vari pēkšņi atļauties pusgadu nestrādā un tev ir pabalsts. Bet ja tu esi Ķīnā vai Indonēzijā vai Indijā, tu vari atļauties? Nē. Vai tur ir izdegšana? Nē. Tas ir drīzāk, es negribu varbūt lietot vārdu slinkums, bet tas ir kombinācija no faktoriem, kas tev atļauj pateikt, esmu nogurusi, es tagad pusgadu neko nedarīšu. Bet, nezinu, jaunai māmiņai nav tādas iespējas. Pensionārs arī nevar pateikt, es esmu izdedzis pensionārs, es tagad gribu atkal būt students. Bet, tas ir kaut kāds skriešana no realitātes. Tas droši vien ir jāpieņem kaut kāds lēmums, nedari, kas tev nepatīk. Izdomā kaut ko citu. Kaut ko pamaini, nezinu, pamaini vidi, pamaini dzīvokli, kurā tu dzīvo, sakārto kaut ko. Es arī bankā kolēģi pamana, ka ja es eju kaut kur pie kolēģiem, man patīk iet pa mūsu ēku. Un tad es varu šeit tad aiziet uz grāmatvedību vai aiziet pie juristiem. Un tad es vienmēr lamājos, lai ir sakārtot. Un vienam kolēģim tur bija kaste, kuru viņš nevarēja 10 gadus salikt. Es saku, es to salikšu pati, to kasti. Protams, ka viņš viņu salika. Bet man liekas, ka tā vide ap mums, viņa, ja mēs viņu veidojam atbildīgi, skaisti, precīzi, tad tev arī nav iespējas tur izdegt. Ja tu pamazām uzkrāji, nezinu, tāpat kā mājās kaut kādas problēmas, tad tu mēģini no tā pēkšņi izbeigt, nospiegst pogu stop un tu esi ārā. Bet, ja tu katru dienu precīzi, sistemātiski dari kaut ko, lai tava vide ir labāka, tad tu esi tādās kreativitātes fāze, nevis izdegšanas fāze. Tas ir tāpat kā ar dārzu. Tu vari viņu ielaist, vai tu vari viņu uzkopt. Katram ir jāmāk uzkopt savus dārzus. Un man liekas, ka Latvijas mentalitāte ir ļoti laba priekš tam. Jo mums tās viensētas ir visskaistākās. Kaut vai kapu kults, kas ir sakārtotie kapi. Tas ir brīnišķīgi. Mēs spējam sakārtot savu zemi. Un tāpat ir jādara ar savu dzīvi. Tā kā visi, kas arī darbā man sāk stāstīt par izdegšanu, goda vārds es neticu. Man liekas, saņemies, paņem nedēļu vai 2 atvaļinājumu, neguli pie dīvāna mājās vai eji dabā, smelies kaut kur enerģiju, uzdrošinies, maini kaut ko. Nezinu, sakārto mājās grāmatu plaukt. Taisi podcastu, jā, ej ļoti visiem iesaku. Tieši brīvdienās redzēju vienu savu draudzeni. Viņa turīga kundze un viņa iet uz vienu bērnu pansionātu un slimo ļaužu pansionātu. Un tur kaut ko dara. Palīdz atrast naudu, nopirkt leduskapi. Palīdz atrast naudu, nopirkt televizoru. Un tas dod tev tādu spēku arī, jo tu tanī brīdī redzi, ka tu esi stiprs, tu visu kaut ko vari.
Un kāpēc ne? Un ja tu vari palīdzēt, tad tev arī rodas tā atbildība, jēga. Un es viņu tieši redzēju, un viņa man teica, Jelena, nāc, lūdzu, pienākam pie tās pansijas vadītājas. Un viņa man teica, Jelena, pateicoties jums, mūsu Pēteris tagad iet ārā, jo mēs nopirkām kaut kādu, es nevarēšu nosaukt precīzi, kaut kādu aparātu, kas palīdz viņam no tās palātas iziet vispār ārā, svaigā gaisā. Un tiem cilvēkiem ļoti svarīgi iziet svaigā gaisā. Tāpēc, ka kāds man saka, es strādāju, nezinu, par grāmatvedi vai juristu vai vēl kaut ko, un es esmu izdedzis. Es izdari vēl kaut ko. Aizēju, nezinu, jebkur uz pie kaķiem palīdzi. Un tad tu redzi, ka tu esi ļoti stiprs. Cilvēks kosmosā lido. Ko tu? Es esmu izdedzis, es nesaprotu. Vai kaut kādi, tu jau 19 gadus esi bankas sistēmā, vai kaut kādi mirkļi vai principi, kas tev palīdzēja nokļūt tajā valdes priekšsēdētāja postenī? Darba spējas. Daudz. Es varu ļoti daudz strādāt. Ļoti sistēmiska tāda pieeja. Ja es kaut kam ķeras klāt, es eju līdz galam. Un piemēram, nesen mūsu akcionārs man teica, tikai tu to vari. 18. gadā Latvijai bija kapitālais remonts, un visa finanšu sistēma tika mainīta. Latvija tika atslēgta no dolāru maksājumiem, dolāru kontiem. Šogad, maijā, es esmu palaidusi dolāru kontu Rietumu bankai, un patiesībā visai sistēmai jau mums ļāva taisīt upstream un downstream. Mēs varam veikt arī priekš citiem tirgus dalībniekiem maksājumus, kas ir ļoti svarīgi eksportējošiem uzņēmumiem, kas ir ļoti svarīgi jebkuram klientam, īstenībā arī fiziskām personām. Signāls, jā. To vajadzēja darīt 8 gadus. Es varu kaut ko darīt 8 gadus, līdz es atnākšu līdz mērķim. Caur visām problēmām un varbūt kaut kādu dažreiz atgrūdumu. Un es redzēju, kā komandas biedri iet līdzi un īstenībā abrīno to spēju, ka ne jau tā, ka mums no pirmās reizes piekrita to dolāru kontu atvērt. Bija ļoti daudz nē. Nē, jo Latvija, atmazgāšanas valsts, nē, jo citām bankām ir kaut kādi spēcīgi skandāli. Nē, jo vēl kaut kas, nē, jo ģeopolitiskā situācija, nē. Un tad uz katru nē to jāspēj skaidrot. Un tie kolēģi, kas ar mani komandā nodarbojas ar šo jautājumu, pēc tādām pārunām gāja ārā, viņi saka, mēs nevaram izturēt, tā saruna bija tik smaga. Es saku, bet kas, viss ir labi, mēs izstāstījām, ko mēs gribējām, mums bija iespēja izstāstīt. Ja tev ir iespēja kaut ko izdarīt, dari to. Un tad tu vari panākt rezultātu. Jo visbēdīgākais ir nedarīt. Un tad domāt un nožēlot, ka tu neesi darījis. Es esmu par to, lai darīt un pat kļūdīties, nekā nedarīt un nožēlot. Tas varbūt man ir palīdzējis. Esmu ļoti uz rīcību vērsta un uz lēmumu vērsta un arī pārējos mudinu, ka daram. Ja es dodu kaut kādu uzdevumu vai pārējā valde, es bieži vien lietoju tādu teicienu, ka es saku, es tev iedevu karogu, tu viņu nes tagad. Un tu viņu nes līdz galam, draudziņ. Un viss. Un es eju tev līdzi un palīdzi. Tik līdz ir slikti. Un man ir tendence, ja es redzu kaut kas nesanāk, es eju palīgā pie tiem departamentiem. Ja tur ir kaut kāds nopietnas jautājums. Es varu arī kaut kādas mazas lietas paķert, lai izlabotu kaut kādu procesu, varbūt, kas atņem laiku. Piemēram, mēs tagad izstrādājam jaunu internetbanku, un es redzu, vispār mūsdienās ir tik daudz lieku darbību saistītu ar IT. Tie cookies, kuri tev visu laiku jāakceptē. Vēl kaut kas tev visu laiku ir kaut kāda datu aizsardzība. Bet ja mēs sarēķinam, cik daudz resursa
tavu darbinieku resursu, vai valsts iedzīvotāju resursu, vai visas Eiropas iedzīvotāju. Cik mēs laika, minūtes, stundas, gadus iztērējam visi kopā, nospiežot kaut kādu pogu, kas neko nedod nevienam patiesībā. Un es ar tādām lietām es noteikti cīnos iekšienē. Es ar katru lieko klikšķi cīnos. Es varu sūtīt pati, ja es redzu, ka parakstot dokumentus, man tur jānoklikšķina vēl kaut kas tur divreiz lieki. Es saku, nē, pārtais. Jo to dara visi. Es negribu, lai to visi dara. Labāk atpūšties. Skatāties, nezinu, podcastu. Nu jā, tas, man liekas, vēl viens labs iemesls pareklamēt Latviju, ka ir labs signāls ar to dolāru kontu, bet īstenībā tādu signālu ir daudz. Mums pagājušā gadā taču bija milzīgs darījums ar Rimī, kur virs 2 miljārdiem investors nopirka visu ķēdi. Tā kā, ir daudz pozitīvu signālu par Baltijas reģionu šobrīd. Jā, bet redzam, es uzskatu, ka mēs vienalga atpaliekam ar investīcijām. No Igaunijas un no Lietuvas mēs ļoti atpaliekam. Ja mēs sadalām investīciju apjomu pret iedzīvotāju skaitu kaut vai, tad mēs ļoti atpaliekam. Mēs atpaliekam par miljardiem. Iespējams, viens no iemesliem ir tas pats kapitālais remonts, kad mēs kļuvām naidīgi pret ārvalstu naudu. Un tad mēs izgrūdām visu, kas mums bija. Un tagad pārslēgties uz tādu welcome moduli, ka lūdzu nāciet pie mums, mēs jūs gaidam, ir diezgan grūti. Es redzu arī kaut kādā ministriju līmenī, ka tu kādu atved, nezinu, kā bankas klientu vai kaut kādu, kas būvēs te rūpnīca vai vēl. Tad pirmais jautājums, kas viņi ir, no kurienes viņiem nauda? Pirmais jautājums, ko viņi grib darīt un kā mēs varam viņiem palīdzēt. Un tad, pēc tam, ja viņi neizies atbild uz to jautājumu, tad nē. Bet ļoti reti. Tas filtrs jāieslēdz nevis pirmajā brīdī, bet kaut kur vēlāk. Jo nekāda riska tam nav. Mentalitāte un ar to ir jācīnās. Un tas jau ir pieredums. Un ar to pieredumu, jebkādu pieredumu var mainīt. Igauņiem un lietuviešiem savādāk mentalitāte? Igauņiem un lietuviešiem es kaut vai vērtētu aizsardzības nozari. Igauņiem ir tik perfekts buklets, jebkuram, kas atnāk ar aizsardzību nodarboties. Viņam ir tāda mini grāmatiņa ar cilvēkiem, kas ir atbildīgs par ko, ar kontaktiem, ar vārdu, bildi, un tam investoram tik uzreiz transparents. Latvijā tā nav, mēs neesam vēl tik gatavi tam. Gribētos, un daudzi, es redzu īpaši aizsardzības nozarē, kas tu ļoti attīstās tagad, daudzi nāk un meklē kaut kādus kontaktus, un to vajag visu noņemt. Lai uzreiz ir skaidrs, kur iet, kāpēc, kā, un mēs jūs šeit gaidām. Ar jebkādu, ne tikai aizsardzības. Ražošanu, jebko. Liepāja ir labs piemērs. Es visu laiku to reklamēju. Mums tur ir ļoti daudz klientu, kuru pašvaldība ir ļoti atbalstoša. Es esmu piedalījusies tādās sarunās ar tiem investoriem vai jauniem ražotājiem vai uzņēmumu īpašniekiem vai vadību. Viņi vienmēr saka, jūs tikai nāciet, mēs jums visu izdarīsim. Un tā arī jābūt visā Latvijā. Arī Rīgā tā jābūt un visu. Jūs tikai nāciet. Mēs jums visu nodrošināsim. Bet vedat naudu, kura šeit paliks un noteikti. Vai tu redzi, ka ar nodokļu sistēmu kaut kā var veicināt to konkurenci ar pašvaldībām, lai viņas vairāk tā aicina pie sevis, nevis skatīt? Pašvaldības īstenībā kaut vai nekustamā īpašuma nodoklis, kas ir svarīgs parametrs, īpaši biroja ēkām, arī ražošanas ēkām, pašvaldības konkurē. Jo tur, kur tas ir lētāks, tur ir lētāk. Jebkurai kafejnīcai ir piemēram, Tallina un Rīga, kāpēc Tallinā bieži vien kafija maksā lētāk kafejnīcā? Tāpēc, ka nekustamā īpašuma nodoklis komerctelpām ir lētāks. Tev uz to katru kafijas krūzi nav papildus tur centi, kas uzdzen to kafijas cenu. Un tas savukārt
nozīmē, ka jebkurš turists, kas pie mums atbrauc, viņš jau var atcerēties kaut kādu mazo niansi. Es te nopirku pārāk dārgi kafiju. Un tad viņš brauc varbūt otrais uz Tallinu, nevis uz Rīgu. Te mums jāpacīnās arī par tādu pievilcību parastajam turistam. Jo tas ir ļoti svarīgs segments, kas nozīmē ievad naudu pie mums, kas šeit paliek un kuru šeit iztērēs, dod darba vietas. Nabaga restorānu īpašnieki visu laiku sūdzās, ka ir slikti. Viņiem ir jāiedod tie turisti. Jāpalīdz tādā veidā gatavot. Viņi prot, Michelin zvaigznes mēs savākt protam, bet varbūt kaut kur mums pietrūkst bišķi. Jāpiedomā varbūt tā plašāk. Varbūt vispār jāatceļ nekustamā īpašuma nodoklis komerctelpām centrā. Lai atgriežas, lai ir komerci. Varbūt tas ir risinājums. Par nodokļiem mēs vēl mazliet parunāsim vēlāk. Es redzēju, jūs kreditējāt īpašumu Spānijā tagad, jā? Jā, jau vairākas. Tā ir strateģisks virziens iet uz citām valstīm? Jā, bet tas ir ļoti sens mūsu virziens. Mēs vienkārši mainām valstis. Mums ir īrijas akcionārs, lielais Dermos Desmonds. Īrijas miljardieris, kas bankā ir jau no 2006. gada vai 2007. Un viņš mums parādīja Īriju, Angliju. Tad mēs esam kreditējuši Vācijā, mēs esam kreditējuši Portugālē, ASV, visu kaut kur. Man patīk tas starptautiskais virziens. Viņš dod reāli eksportēt banku pakalpojumu uz ārā. Tas nav slikti, tas ir ļoti labi. Jo vairāk es uzskatu, ka Eiropa ir mājas tirgus. Tas ir vienas mājas. Un tam ir vairāki plusi, par ko droši vien priecīgāk ir risku komanda. Ka tu esi mazāk pakļauts kaut kādai turbulencei, kas saistīta ar geogrāfiju. Ja Latvijā ir krīze, kredīti Spānijā tev dod tādu drošības pilvenu. Kas noteikti nav slikti. Un vēl lielais plus priekš manis, kā priekš bankas vadītājs, priekš komandas, ka strādājot dažādos tirgos un dažādās valstīs, mēs redzam to atšķirību. Es nepieminēju tagad Igauniju un Lietuvu, kur mēs arī daudz strādājam un jau esam pieraduši, ka tas ir viss viens. Bet kaut vai mums ir ļoti vairāk iespējas salīdzināt, kā uzņēmumi strādā dažādās valstīs. Kādi tur plusi, mīnusi, kaut ko viņiem ieteikt, kaut ko paredzēt, jo ir kaut kādas tendences, kas nāk no vienas valsts uz otru. Nav tā, ka tas, ir tagad tāda plaša mediju vide, bet nav tā, ka kaut kas jauns ienāk visur vienlaicīgi. Kaut kādi reģioni to uzņem ātrāk, kaut kādi lēnāk, un tad tu redzi tās tendences, kas arī ir ļoti labi. Nāk Saeimas vēlēšanas, par ko vajadzētu politiķiem domāt? Politiķiem jādomā par plānu, par labu valsts stratēģiju, jo mēs esam tik maza valsts, ka, manuprāt, mēs varētu būt pārvaldīti kā uzņēmums. Un droši vien politiķi labāk zina, par ko viņiem domāt, bet runājot par banku sektoru un tendencēm banku sektorā, te ļoti mainās vide, jo ir lielās bankas Eiropā, monstri, Deutsche Banka, Komercbanka, Unicredit, viss kaut kas tāds milzīgs liels, kas vēl ir varbūt ne tik gatavs kaut ko mainīt, digitalizēt un tā tālāk. Tad ir mazākas bankas, kas ir vairāk pakļautas izmaiņām, jo ir mazāki tā kā kuģi. Lielais kuģis un mazais. Lielo kuģi pagriezt ir grūtāk nekā mazo, vai ne? Un tad pēkšņi parādījās elektroniskās naudas institūcijas, EMI, kuras arī strādā turpat un ir regulācijas vidē. Tā kā pilda daļai banku funkcijas, nav tik regulētas kā bankas. Un tas ir tāds
nezinu, man liekas, ka sistēmas baks bišķiņ gļuks. Jo no vienas puses te lielās bankas, kurām ir milzīgas corporate governance mehānismi, struktūras, kontroles, drošības pasākumi, kā mēs aizstāvam jebkādu klientu un kā mūs kontrolē. Un tad tās ir zem visādiem spiedieniem, kas ir no regulātoriem. Un tad paralēli ir maksājuma iestādes, kas dzīvo vispār brīvi no tā visa. Jā, nu viņiem arī ir kaut kādi savi tur reglamenti un noteikumi, bet noteikti tie nav tikpat strikti kā bankā. Un tas var būt tikai laicīgs jautājums, jo vai nu maksājuma iestādes apēdīs bankas, vai nu bankas apēdīs maksājuma iestādes. Vai nu tirgus dalībnieki pārņems kaut kādas īpašības, kas ir svarīgas. Un tas, ko es redzu un noteikti gribētu būt daļa no tā, Rietumbankas vārdā, protams, ka parādās ekosistēmas. Banka kļūst par tādu māju klientam, retail klientu. Tu vari tur nopirkt biļetes, nopirkt apdrošināšanu, pārbaudīt, kā tev ieguldīt naudu. Ar tevi jau var runāt mākslīgais intelekts. Tas private bankings ļoti mainās arī turīgām personām, jo tas Covid mainīja mūsu vēlmi komunicēt cilvēku ar cilvēku. Mēs kļuvām vairāk tendēti nerunāt, netikties. Un tagad rodas, jaunas aplikācijas, jauna vide, kā jau es pieminēju par mūsu jauno internetu banku, kas iesūc tā klienta dzīvi vairāk bankā, ka viņš visu var izdarīt jau bankā. Kas nav slikti, jo tur arī rodas, tā cilvēka aizsardzība, jo bankas tomēr ir atbildīgs tirgus dalībnieks un bankas piedāvā visu to labāko. Pārbaudīt to, ir mazāk iespēja kļūdīties kaut kādā izvēlē, ka banka tomēr nes to atbildību un atsajā kaut ko nepareizi. Tas ir tikai labi. Un tas, par ko ļoti daudz Latvijas banka runā, par to, ka mums ir jāizglīto mūsu klienti, lai tā nauda vienkārši nestāv kontos un tā strādā un nes kaut kādu labumu cilvēkiem, valstī, bankām tam pašām. Tad tā ienākšana tādā super aplikācijā, ko bankas šobrīd veido, lai apkalpotu un savu klientu uzturētu tādā labākā formā, tas arī atrisina to, ka tā nauda sāk strādāt. Un, manuprāt, tas ir ļoti labi. Tā ir, ka cilvēkiem miljardiem sēž kontos šobrīd Latvijā. Es kaut kur dzirdēju no kolēģi, ka mums ir 30 miljardu atlikumi, kaut kādi milzīgi. Un ka tie atlikumi nav kaut kādos investīciju fondos vai nav kaut kādos vērtspapīros. Vienkārši inflācija noēda. Vienkārši inflācija noēda. Un liels potenciāls. Liels potenciāls, jā. Tur ir liels potenciāls. Okay. Mums arvien runāja par tendencēm, es arvien vairāk redzu, ka nāk tādi turīgi biznesmeņi domāt par tādu succession planning, kad nodot nākamajām paudzēm jau to savu biznesu. Vai jūs arī to redzat kā tādu tendenci, ka tas process šobrīd notiek vai ir sācies? Jā, tas process ir. Es atceros, pirms gadiem 10 man bija novērojams, ka 90. gadu uzņēmēji tādā mainītā vidē vairs nevarēja strādāt, un viņi tika vaļā no kaut kādiem biznesa atlikumiem vai biznesiem, kas viņiem bija. Un tagad ir tāds otrs vilnis, kad vairāk apzināti un vairāk lietot to succession terminu, un vairāk apzināti meklē, kā izdarīt to, lai tas bizness izdzīvo, jo daudziem uzņēmējiem tas viņu uzņēmums ir kā bērns. Viņi rūpējas par to un gribētu, lai viņš dzīvo arī pēc viņiem un tā sistēma būtu un tas labums būtu, kas ir ļoti pozitīvi un jādomā. Bet no otras puses, es domāju, ko tu neplānotu, tu nevari īsti to ietekmēt.
būtu labi, lai katrs tas uzņēmējs atrod to jauno biznesa īpašnieku, vai aiziet līdz IPO, vai atrisina to kaut kā savādāk. Protams, ka no menedžmenta ļoti daudz atkarīgs. Tagad daudz runā par to, par corporate governance, īpaši Latvijā tas ir tāds aktuāls temats. Es domāju, ka jebkurš īpašnieks, kurš visu mūžu ir veltījis tam biznesam, tad viņš arī zina to biznesu vislabāk, visdrīzāk. Un, protams, ka viņam ir grūti atrast un uzticēt menedžmentam kaut ko viņš ir darījis, bet tas ir iespējami. Praksē mēs to redzam. Kas meklē, tas atradīs. Nu jā, es arī redzu, ka šādi un tad atnāk tie biznesmeņi ar kaut kādām ārzemju struktūrām, ar fondiem, trustiem, kur viņi tā kā grib to visu reorganizēt un Šveices bankām. Un tad es viņiem prasu, tu esi pārliecināts, ka tu gribi atdot pilnīgi to visu, ko tu esi visu mūžu radījis, kaut kādam svešam cilvēkam, kas ir trusts, ja, tas būtības. Un tad sākās daudz jautājumu arī par nodokļu riskiem tajā skaitā, par ko viņi vispār nav pat iedomājušies. Un tad beigās pamazām mēs nonākam pie tā, ka visu to var pilnīgi mierīgi izdarīt tepat Latvijā. Vai no banku sfēras arī redzams, ka pēc būtības tas Šveices banku lobijs ir tāds savā ziņā ilgstošs mīts, kas radīts. Jā, starp citu, no Šveices bankām cilvēki atrod. Ka viņi jau saprot, ka var kaut kur citur kaut ko iegūt. Un Šveices bankas arī kļuva tādas, kā es pieminēju, ka tas monstrs vai lielais kuģis, kas pakustās tā nelabprāt un ne tik ātri, un klienti meklē kaut kādu ļoti efektīvāku risinājumu. Un ja viņi var atrast viņu savās mājās, viņi atrod. Bet tas ir arī vēl viena ļoti laba tēma, par ko ir jāreklamē Latvija, ka nāciet uz šejien. Kādreiz mūsu finanšu sistēma spēja konkurēt ar Šveices bankām. To var atjaunot, jo cilvēki joprojām ir, visi ir, kāpēc ne? Jāstāsta par tiem labumiem, vairāk jāstāsta, publiskāk jāstāsta. Podcasts ir variants. Bet es visu laiku domāju par to, ka mums ir jāatrod kaut kāds veids, kā popularizēt Latviju tieši starptautiskā vidē. Ārpus Latvijas. Un tas Igaunijas piemērs ar bukletiņiem, tas ir varbūt maziņš risinājums. Jāmeklē vēl, jāstāsta, nāciet pie mums, jo mums ir labs uzņēmuma ienākuma nodoklis. Nāciet pie mums, jo mums ir iespēja veidot trustus. Nāciet pie mums, jo mums ir vēl kaut kas. Vai valstī runājot par investīciju piesaisti un vispār ekonomikas attīstību ir jābūt kaut kādai stratēģijai, atbalstīt lielos, kas ir tie, kas atnes tos 80% nodokļu maksājumu, vai tieši otrādi mazos un vidējos, vai tas man tā mazliet atgādina to diskusiju, kas nesen vēl bija diezgan aktīva, kad vai mēs tā kā fokusējamies, ka valstī ir tik daudz naudas, cik ir, un vai mēs fokusējamies uz kaut kādiem prioritāriem sporta veidiem, kam mēs dosim to naudu, vai visiem vienādi. Tad vai vispār tādai kaut kādai stratēģijai ir jābūt, vai viss attīstās tā kā, kā teikt, pašplūsmā? Man gribas teikt, ka jāatbalsta visi, jo tu nevari būt uzreiz lielais uzņēmums. No mazā uzņēmuma tu vari kļūt par lielu uzņēmumu, jā. Un tam mazajam droši vien varbūt tas atbalsts ir vajadzīgāks. Vispār es uzskatu, ka Latvijā ir labas atbalsta programmas. Gan Ladam, gan Altumam, gan bankas kreditē labi, un es negribu piekrist tai publiskai tēzē, ka bankas nav aktīvas, bankas nekreditē. Visus kreditē. Vai kā tu vari atbalstīt uzņēmumus un kā uzņēmumi var attīstīties
Tur jāprasa uzņēmējiem, kas viņiem traucē attīstīties. Viens no lielākais iemesls, manuprāt, ir darba spēka trūkums. Es arī priekš bankas pateikšu. Banka varētu attīstīties ātrāk un labāk, ja būtu vairāk darba spēka. Ja darba spēks būtu progresīvāks, konkurētspējīgāks. Arī runājot par jaunu paudzi, manuprāt, jādomā par izglītības sistēmu kā tādu. Jāsāk viņu mainīt. Iespējams, ka tas ir ceļš Latvijas izrāvienam. Ātri modernizēt izglītības sistēmu. Es, ja drīkstu, pieminēšu, mums ir jauni darbinieki, kas pabeidz universitāti vai mācās universitātē. Un man personāla pārvalde stāsta, ka viņi atnāk un saka, mēs gribētu algu saņemt lielāku, jūs par mums nodokli nemaksājiet, lūdzu. Kā var būt vispār tāda doma, no kurienes viņiem tas ienāk? Tad es pamanīju vienā no kredīta komitejām, ka jaunieši nezin, ka ir PVN. Mēs diskutējām par nekustamā īpašuma no PVN, kas tiek piemērots nelietotiem īpašumiem un tā tālāk. Un tad bankas bieži vien kļūdās, ka aizmirst, ka LTV aprēķinā jāņem vērā PVN. Un tad, lai panākt, ka cilvēks to saprot, tad es sāku stāstīt uz tā, ka tu ej uz Rimi un pērc banānus, taču ir PVN. Un ne visi to zina. Un mēs varbūt dzīvojot katrs savā, apritē, tev droši vien tas neienāk prātā, ka kāds var mācīties universitātē, ekonomiskā fakultātē un nezināt, ka ir PVN. Bet tā ir. Un te, manuprāt, jāmaina visi jau no skolas. Viena no Latvijas problēmām ir tāda, ka iedzīvotāji nezin, lai tev mantot dzīvokli no mirušiem vecākiem vai vecmāmiņas, ka tev kaut kas ar to ir jādara. Tu nevari turpināt dzīvot tādā dzīvoklī, maksāt komunālos vai viņus nemaksāt un skatīties, kā tevi uztur vispārējais, pārējā kāpņa tev pieskaitot pensionārus. Bet tev ir kaut kas jādara, jāatklāj mantojuma lieta pie notāra. Par to nezin. Un man liekas, ka tādas praktiskas lietas ir noteikti obligāti jāievieš skolā, jo tas ir tas pamats, kas tālāk tam iedzīvotājiem dod iespēju piedomāt jau pie savas dzīves un dod iespēju piedomāt pie tā, kā tu nodrošini savu iztiku, ko tu dari ar saviem uzkrājumiem, kā tu viņus veido, ko tu ar to gribi panākt. Un tad tas atrisina ļoti daudzas problēmas. Jo Latvijā ir ļoti liels skaits gadījumu, kad ir, aizmirsu terminu pēkšņi, kad ir bezmantinieku manta, kas aiziet valsti, kur patiesībā dzīvo tie mantinieki. Vienkārši nokavējuši termiņus. Nokavē termiņus, un tur nav izejas tam visam. Un tad arī ir jautājums, vai jābūt tai izejai, vai jānāk pretī tam cilvēkam, vai nav jānāk pretī. Un, ja jānāk pretī, tad kāpēc? Ja viņš visus tos gadus tur dzīvoja, nemaksāja nekustamā īpašuma nodokļus, nemaksāja komunālos, tad kāpēc? Un Austrijā varbūt ir viens no tādiem, manuprāt, taisnīgiem principiem. Tur ir viss vienkārši, piemēram, ar nekustamā īpašuma nomu. Tev var būt dzīvoklis, piemēram, Vīnē. Tu viņu izīrē, un tu maksā nodokli. Un tad tev ir strīds ar to nomnieku, īrnieku par kaut ko, un tu ej uz tiesu, un valsts nodrošina tev tiesu funkcijas. Bet, ja tu izīrē dzīvokli, nemaksāja nodokļus, valsts tev nedod to pakalpojumu. Tu neesi par viņu samaksājis. Un šādiem principiem noteikti ir jābūt, jo savādāk ir tie, kas visu maksā, un viņi, protams, ka bauda sistēmas rezultāts, jo viņi to ir apmaksājuši,
Un tad ir daļa, kas par to nav maksājusi. Un viņi arī tikpat bauda, varbūt pat vairāk bauda tos rezultātus. Un tas varbūt nav līdz galam taisnīgi. Un te iespējams jārunā arī par pelēko ekonomiku, jo tā ir liela. Tie ir apmēram 2 miljardi eiro neiegūtas naudas gadā, par ko varētu pieckāršot izglītības ministrijas budžetu vai divkāršot medicīnas izdevumus un padarīt mūsu valsti pavisam citādāku. Tam noteikti būs ilgtermiņa efekts, un tas ir ļoti svarīgi. Mēs runājam par ESG, un noteikti tu zini, kāds ir sloks uz bankām. Lai ieviest, ir milzīgs birokrātisks sloks. Gada pārskatam tagad jau ir 200 lapas, nevis 40. Un tur ir ļoti daudz sarakstīts par ētiku, par visu. Bet varbūt jāatgriežas pie tādiem pamatprincipiem, parastām lietām, skaidrām lietām. Ka iedzīvotājiem jāmāk peldēt, lai mēs neesam pirmā nācija Eiropā, kas mirst no slīkšanas. Ka iedzīvotājiem jāmāk mantot, lai neviens necieš, jo tur arī ir bērni, tur ir viss kaut kas. Tas iedzīvotājs, kurš nemāk mantot un pazaudē beigās to dzīvokli, iespējams viņš aizbrauks no mums to vajag, nē. Nu, kaut kādas tādas lietas, man liekas, ka bija tāds žurnāls Praktiskais latvietis, nu, varbūt atkal viņš jāpalaiž, ja varbūt viņš ir, es nezinu, un tur jāmāk iedzīvotājiem stāstīt. Bet jāsāk no skolas un jāsāk no tā, ka jāpastāsta, kāpēc, viss sāks no apziņas. Apziņa ir tāda, kāpēc es mācos, kāpēc es eju uz skolu. Noteikti, jebkurš no mums var atcerēties klases biedru, kas stāstīja, ka matemātika man dzīvē nekad nenoderēs, un geometrija, un noder taču beigās. Un jāsaka ar kaut kādām tādām lietām, un runājot par pelēko ekonomiku, tas arī ir ļoti svarīgi, lai valstī notiek cīņa ar to. Jo kamēr, piemēram, es maksāju progresīvo nodokli, kā es varu tam piekrist, ja gandrīz 30% ir pelēkā ekonomika? Saskaņā ar SSI pētījumu. Kā es varu tam piekrist? Kā tu vari tam piekrist? Kamēr katrs trešais nemaksā nodokļus, kā mēs varam tam piekrist maksāt vairāk? Lai uzturētu viņus? Nu labi, bet es varu mammu uzturēt vai kaķu patvērsni. Vai iet palīgā kādam, ja es pati tā vēlos. Bet kamēr ir tāda sistēma, kas soda tevi par to, ka tu strādā vairāk. Tu pajautāji man, kā es panācu to pozīciju bankā, daudz strādājot, bet kāpēc mani valsts par to soda ar papildus nodokli? Valstī varbūt ir jāatbalsta mani, lai es vairāk strādātu. Valstī varbūt jāpasaka, ja jūs spējat vairāk nopelnīt, mēs pazeminam jums nodokli. Es pat teikšu, ka ir tāda teorija, kas iespējams ir jāizmanto Latvijā, ka pilnīgi jāatceļ iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Jo galvenos ieņēmumus mēs gūstam no PVN. Ja mēs atcelsim iedzīvotāju ienākuma nodokli, mēs dabūsim ļoti labus, augstas klases speciālistus, kas atgriezīsies Latvijā, tie, kas ir atbraukuši, un varbūt dabūsim jaunus. Jo to izdarīja Dubaja. Dubajai ir 0 nodoklis, un ļoti daudzi izvēlas tur pārbraukt, jo viņi nepiekrīt, piemēram, pelēkai ekonomikai un tās uzturēšanai. Un tad man brīnišķīga zeme Latvija, te ir ļoti labs klimats, labi apstākļi. Mēs, manuprāt, šodien vinnējam Londonai, Parīzei un ļoti daudzām valstīm ar to, ka tu vari kafejnīcā telefonu atstāt uz galda un aiziet kaut kur parunāt vai somu droši turēt. Mēs dzīvojam drošā vidē, un tas ir ceļš, kā piesaistīt vairāk labus speciālistus, labus ekspertus, augstas klases ekspertus. Un iespējams, ka par to visiem mums jāsaliek galvas un jādomā un jāpalīdz arī
politiķiem ar tām idejām. Jo es arī neesmu no tiem, kas uzskata, ka vai mums ir tur slikti ministri, vai mums ir slikta saima, un mēs tagad viņus lamāsim. Ko katrs no mums ir izdarījis? Kāds no mums ir aizgājis pie viņiem un ieteicis kaut ko? Ļoti reti kāds to dara. Un jānāk arī no uzņēmējiem un no iedzīvotājiem iniciatīvai, ko mēs gribam. Un tā balsošana, protams, ir iniciatīva, bet tie 4 gadi ir arī ceļš kaut ko jaunu, kaut kādas jaunas iedvesmas dot. Un tas ir tāpat, kā es pieminēju par to uzņēmumu. Iedomājies, tu ieceļ uzņēmumu valdi un vispār viņai nejautā, ko viņa dara 4 gadus. Es tā gribētu, protams. bet jā, atgriežoties pie nodokļiem un sistēmas, es esmu par to, ka jāatbalsta tie, kas strādā, jāmotivē strādāt. Īstenībā viens no piemēriem šonedēļ vai pagājušajā nedēļā es izlasīju, kā Lielbritānijā viņi pārgāja punktam, kad ienākuma nodokļa ieņēmumi ir mazāki nekā pabalsti. Tas ir ļoti, ļoti slikti. Tas ir ļoti slikti. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji ir sapratuši, ka izdevīgāk ir nestrādāt un saņemt pabalstus. Un tad kā viņus atgriezt no turienes? Sociālisms. Tas ir tāds sociālisms, varbūt pat, es nezinu, kas tas ir. Es pat nezinu. Tik daudz tēmas, kā arī es nezinu, no kuras puses ķerties klāt visam, bet jā, es starp citu vakar savam dēlam uzliku uz galda to Robert Kiyosaki, to Rich Dad, Poor Dad grāmatu, teicu, tev šitas jāizlasa. Man ļoti žēl, ka es tos principus nezināju jau agrāk, un tas, ka tu kaut kādu daļiņu no saviem ienākumiem regulāri investē, lai tev krātos un augtu tie pasīvie ienākumi, dod tev brīvību, un tas ir, manuprāt, pamats, ko skolā jāmāca obligāti. Un tas ir must. Man liekas, ka tas, ko tu teici, bija arī ļoti svarīgi arī par nodokļu sistēmu, kur varbūt, ka ir labi, es negluži ekonomikas studentiem, bet jebkuram parastam iedzīvotājiem varbūt, ka tai nodokļu sistēmai ir jābūt tādai, ka viņi nejūt, ka tas nodoklis tiek maksāts, ka viņš kaut kur tur ir un tas notiek, bet automātiski un sāpīgi. Bet tas viss man uzjundīja jautājumu tev par reitingu sistēmu uzņēmumiem, ka es redzēju, man liekas, ka ir žurnālā bija raksts par 24. gadu, ka tikai 18% no visiem uzņēmumiem ir A reitings, kas nozīmē, ka viņiem viss ir kārtībā ar nodokļiem. Jā, tad jautājums, vai no bankas puses jūs arī redzat tādu tendenci, un tad jautājums, kā veicināt to A reitinga iegūšanu? Es nezinu, varbūt publiskos iepirkumos ļaut prioritārā kārtībā piedalīties A reitinga uzņēmumiem vai vinnēt, vai atkal, es nezinu, bankas var, nezinu, vismaz to procentu likmi ietekmēt, ja tev ir tas A reitings. Par publisko iepirkumu ir tāds punkts, ka tu nevari piedalīties publiskajā iepirkumā, ja tev vai uzņēmumam vai tā beneficāram ir nodokļu parāds. Un es nesen tikos ar vienu mūsu klientu, un viņš teica, es esmu pārdevis īpašumu kaut kur laukos, mazu zemi, pa 30 000. Un tas jaunais īpašnieks nebija viņu pārregistrējis uz sevis. Un tam manam draugam turpināja nākt rēķins par nekustamā īpašuma nodokli, kuru viņš nemaksāja, jo viņš nezināja nemaz, ka viņam tas īpašums turpina piederēt. Un viņi nepielaida publiskam iepirkumam dēļ 600 eiro parāda. Un tas ir otrs grāvs, jā. Tā nevar. Un es ar šo piemēru gribu teikt, ka
ka dēļ A reitinga vai B reitinga nevar kādu. Nu, tad mēs pasakam, saprot, tas ir kā skolā. Ja tu esi teicamnieks, tad tev vienmēr ir teicami, un ja tu esi dvojušnieks, tad tev nekad nebūs labi. Nu, mums ir jādod iespēja tiem, kas kavē, panākt tos, kas vinnē. Un tad ir laba konkurences vide. Nevajag aizliegt kādam kaut kur piedalīties, jo viņam kaut kas pietrūkst. Jo īpaši, kad tie kriteriji ir tik formāli un ir kaut tas birokrātiskais tāds sloks uz visiem. Es uzskatu, ka drīzāk ir jāstrādā pie tā, lai skaidrot tos sarežģītos likumus. Es varbūt tev atņemu tagad maizi, bet, piemēram, iedzīvotāja ienākuma nodokļa likums. Viņš ir mainīts cik 30 reizes, 50 reizes. Nu, ir tāds joks, kur ir 2 juristi, tur ir 3 viedokļi. Pat kur ir 2 grāmatveži un iedzīvotāja ienākuma likums, tur ir 10 viedokļi. Jo līdz galam neviens nezin, kā ir. Un, manuprāt, Latvijas valsts ieņēmuma dienests arī līdz galam nezin, kā interpretēt dažus punktus. Tā ir. Ļoti daudzas lietas, kas tiek pakļautas interpretācijai, kurai bieži vien nav loģikas. Bieži vien nav loģikas. Un tam mums nav tādas angļu tiesības, kur ir paraža, un tad visi daram, kā pēc viena tiesas lēmuma mums viss tas mūžīgi mainās. Es drīzāk darītu tā, lai tie likumi par nodokļiem būtu skaidri. Un jābūt, lai viņi ir skaidri, kā jau es pieminēju no skolas, ka jau skolnieks zina, kāpēc viņš to maksā, kur to paskatīties, kur to uzzināt, ko viņš no tā dabūs. Jo kamēr tas ir tāds efemērs jēdziens, un viņš nav izprotams arī varbūt uzņēmumu vadītājiem, kas nav grāmatvedis un varbūt katru dienu to likumu nelasa. Tā nevar būt, viņam ir jābūt skaidram. Pie tā ir jāstrādā. Un tad mēs atrisināsim varbūt to problēmu ar A, B reitingiem un C, un varbūt vairāk uzņēmumu būs A reitingā. Un mēs panāksim to, ka viņi maksā savus nodokļus. Jo es tev garantēju, es vienkārši garantēju, ka ir uzņēmumi vai uzņēmēji, kas nemaksā nodokli, jo viņi nesaprot. Piekrīt. Bet tāpat kā ar bankas procedūrām, es mācu arī darbiniekus jāraksta viņas tā, ka jebkurš var viņu izlasīt. Ne tikai akadēmiķis, bet arī kāds, kuram nav 3 izglītības. Varbūt viņam ir 9 klases. Viņam ir jāspēj izlasīt un saprast. Un tā ir noteikti valsts atbildība nodrošināt tādu transparenci, skaidru valodu. Skaidra valoda ir vispār game changer visā sistēmā. Gan normatīvos aktos, gan sarakstā ar iedzīvotājiem. Tu taču esi saņēmis vēstules no kaut kādiem, valsts vai pašvaldību subjektiem, kuru nevar saprast, ko viņi tur domā. Absolūti. Un tādas vēstules, cik ir 20% droši. Paliek labāk ar to īstenībā. Paliek labāk. Bet bieži vien, raksta tā, ka nevar saprast, kas tur ir. Un es nedomāju, ka tas ir kaut kāds ļaunais nolūks, tāds bad faith, mēs tagad uzrakstīsim šim te, lai tas neko nesaprot. Da nē. Vienkārši ir pieraduši tā arī. Es bankā arī ar to cīnos, sarakstu ar klientiem. Uzdot jautājumus par ēmēlu, vai paprasīt dokumentus, vai atbildēt uz jautājumu. Rakstam tā, lai tas ir skaidri. Minēji pelēko ekonomiku. Ko tu no bankas viedokļa redzi, cik šobrīd agresīvi ir uzņēmēji savā nodokļu politikās, vai teiksim, offshore ir pagātne jau, un neviens, tas ir viss beidzies, jā? Tas ir beidzies. Visi tie offshore vairs nav. Un es nedomāju, ka tur slēpjas tā pelēkā ekonomika. Es domāju, lielā mērā mūsu Latvijas pelēkā ekonomika slēpjas atsevišķos ekonomikas sektoros, kuri nemaksā nodokļus. Ja tu mājās vari pieņemt kā manikīri klientus, tu nekad nemaksās ienākumu nodokli.
celtniekiem kaut kādi. Es nerunāju tagad par lieliem uzņēmumiem, es runāju par tādiem parastiem kaut kādiem čaļiem, kas atnāk tā nokrāsot sienas. Nu, tādi ir daudz, un ar to ir jācīnās, jo beigās tie ir 2 miljardi, tas ir daudz naudas. Tie ir ļoti vajadzīgi mums, īpaši šodien, lai stiprināties, lai attīstīties. Mēs daudz runājam par to, kā panākt Lietuvu. Nu, varbūt no viņiem kaut kas ir jāparņem. Ne viss ir jāizdomā no nulles. Jāmāk varbūt nokopēt labais. Jākopē Singapūras pieredze, kaut kur Amerikas pieredze, kaut kur Dubajas pieredze. Ņemam labo un kopējam. Un noteikti jāskatās uz Igauniju un Lietuvu. Viņi ir vistuvāk, vistuvāk mums arī mentalitātē un vistuvāk mums varbūt valsts pārvaldē. Jāskatās, kas viņiem ir labs. Noteikti. Kā uzņēmums pēta savus konkurentus, tā Latvijai jāpēta savus kaimiņus, lai dabūtu to labāko pie sevis. To, ko tu minēji par iedzīvotāju ienākumu nodokli, skatos, ka ārvalstu rezidentu piesaistīšanai šobrīd izdevīgākais varētu būt Itālija. Tagad Polija ir ļoti aktīva ar tādu lamsam nodokli, kur tu atbrauc, samaksā minimālo summu un pārējais viss, ko tu nopelni, ir tavā kabatā. Vai tas ir tāds arī virziens, kas ir? Tas ir ļoti labs virziens. Madridē ir tāds virziens. Tur ir kaut kāds Bekhama, kaut kāda futbolista likums. Jā. Nu, tas arī ļoti labs, tas arī piesaista. Spānijā, Madridē ir vislielākā attīstība. Tā ir vienīgā pilsēta Eiropā, kuras nekustamā īpašuma cenas ir pārsnieguši 2007. gada līmeni. Pārējie nevar vēl attiekties, un šie ir apsteiguši. Lai gan Spānija bija ļoti smagā ekonomiskā stāvoklī. Kāpēc ārzemnieki brauc uz tur? Viņiem visa Latam, visa Dienvidamerika iebrauc un atved naudu uz banku sistēmu. Tas viss ir kā investīcijas, tas beigās paliek ekonomikā, tas atstrādājas ekonomikā. Tas arī ir ceļš priekš mums. Aicināt pie sevis, palīdzēt, skaidrot, un varbūt manis pieminētais nulles ienākumu nodoklis iedzīvotājiem ir ceļš. Tas noteikti ir tāds. Mums ir jāspēj ar kaut ko atšķirties. Tu pieminēji kaimiņus vairāk kārt Lietuvu, Igauniju, vai runājot par pensiju otro līmeni, mums vajadzētu atšķirties no kaimiņiem un neizmaksāt to cilvēkiem? Nezinu, man droši vien nav viedokļi par to jautājumu, jo pensiju otrais līmenis, vai es pati viņu sev ņemtu un varbūt labāk pārvaldītu viņu? Varbūt. Tu, jā. Bet vai visi? Nezinu. Vai tad drīzāk, redzi, mēs mēģinam kaut kādus dīvainus risinājumus meklēt. Ja, kā labāk pārvaldīt? Tas ir tas patiesais jautājums. Nu tad labāk pārvaldam. Nevis tagad atgrūžam citās rokās, atdodam iedzīvotājiem. Tepat mēs stāstam, ka iedzīvotājus ir jāapmāca, kā viņiem ieguldīt, un vēl tā kā papildus dodam. Nezinu. Un no otras puses, katram ir jābūt tiesīgam iztērēt savu naudu, kā viņš grib. Un tas būtu taču aizdomīgi, ja es tev atnāktu un teiktu, tu zini, tu savu algu tā līdz galam netērēsi, jo tu vari pat daudz algu nopirkt. Tad es tev neļaušu to naudu izmantot. Bet kāpēc? Nu, es viņu nopelnījis, gribu viņu iztērēt. Vienreiz mūžā dzīvojam. Varbūt kāds grib viņu šodien iztērēt. Nu, vat grib cilvēks, nu kāpēc ne? Nu jā, bet ja tāda summa ir domāta ieguldīšanai, tad cilvēkam pieņemt lēmumu par to, kur un kā ieguldīt, man pašsonīgi ir ļoti grūti. Tu esi sūri grūti strādājis un nopelnījis to savu naudu, un pēc tam, kā viņu pareizi nepazaudēt un vēl nopelnīt, tas nav tik vienkārši. Redzi, tāpēc es tev stāstīju, ka tagad ir ka bankas kļūst par tādu platformu un super aplikāciju.
iedzīvotājiem, kurš var tur atrisināt ļoti daudz lietas. Tā skaitā atrast iespējas investēt naudu. Tā skaitā tur iemācīties, kā to darīt. Un es domāju, ka tuvākajos 5 gados arī Latvijā viss ļoti mainīsies. Ka iedzīvotājiem būs tādi instrumenti, ar kuriem viņi varēs panākt ļoti labus rezultātus. Un tad arī valstī būs vienkāršāk pieņemt lēmumu, vai atdot otro pensiju līmeni vai ne. Jā vai nē? Jo šobrīd valsts tā kā mēs neatdosim, jo mēs baidamies, ka jūs ne tā to iztērēsiet. Tad iemācat iztērēt labi. Vai izdomājat, kas iemācīs. Vai atstājiet pie sevis un labi pārvaldat. Pārvaldat tik labi, ka nevienam nebūs domas no jums kaut ko paņemt. Vai ne? Tas arī ir ceļš. Tāpēc jāatrod tas patiesais jautājums. Jo patiesais jautājums nav atdot vai neatdot naudu iedzīvotāju. Ko mēs no tā iegūsim? Priekš kam? Priekš kam vispār ir labs jautājums? Visos dzīves posmos. Priekš kam tu to dari? Jā. Nobeidzot nodokļu tēmu, nedaudz gribēju ieskatīties arī nākotnē, kā varētu būt bankas nākotne saistībā ar nodokļu sistēmu. Man šobrīd es esmu uzsēdies uz grāmatu, ko sarakstījis Seneka pirms 2000 gadiem, un jau toreiz viņam bija iedotas tiesības iekasēt nodokļus un peļņu atstāt sev. Būtības vai bankas nav nākotnes tādi nodokļu iekasētāji savā būtībā, jo tagad tur diezgan liela informācijas aprite ir. Informācijas aprite ir milzīga, ko valsts ir iedevusi bankām pēc būtības delegējusi vienu no savām funkcijām. Iespējams, ka tas arī tā būs. Bet, ja tas redzi, es esmu par to, ka katram iedzīvotājam, cilvēkam, es nezinu, ir laiks. Ko es teicu, ka es meklēju, kur atrast vairāk laika. Un kas mani uztrauc manā dzīvē, kā man netērēt laiku uz to, ko es negribu tērēt laiku. Uz liekiem klikšķiem, uz liekām darbībām, uz to, ka man 20 reizes jāparlasa ienākuma nodokļu likums, lai pareizi iesniegtu deklarāciju. Ja mēs varam iedzīvotājus atbrīvot no kaut kādām liekām darbībām caur banku aģenta funkcijām, iesniegt par viņiem datus valsts ieņēmuma dienestā, sareikināt nodokļus, vēl kaut ko, tas kopumā nav slikti. Jo tad iedzīvotāji un cilvēce spēj progresēt ātrāk. Jo kas mums traucē progresēt? Mēs taču gribam progresēt. Mums traucē progresēt to, ka mēs nelietderīgi izmantojam resursu laiks. Un ja mēs atbrīvojam sevi no visa, kas ir lieks, mēs varam ļoti ātrāk progresēt. Jo laika vairāk mums nevar būt, tā ir nemainīga vienība. Tāpēc es esmu par to, ka varbūt, ka bankas vai kaut kādi citi subjekti, varbūt ir jāizveido kaut kāds jauns speciāls subjekts, kas spēj par visiem visu sareikināt un izdarīt. Nezinu, grāmatveža kaut kāda apvienība, nodokļu konsultantu apvienība, kas spēj to izdarīt. Un otrs, varbūt arī tā nav jādara, varbūt tomēr tiem nodokļiem jābūt tik skaidriem un vienkāršiem, ka nav jāmocās ar to. Varbūt jāatsakās no kaut kādām lietām. Nezinu, kaut kur par labu uzņēmumiem, kaut kur par labu valstīm, lai to vienkāršot. Zin kā upurēt no abām pusēm. Tāpat kā ar līgumu. 16 nodokļiem atstāt 5. Jā. Viņi atnes budžetā 95%. Jā. Ļoti labs piemērs. Ļoti labi. Daram. Šīs pozitīvās nocis piedāvāja arī beigt mūsu sarunu, bet man ir palicis pēdējais jautājums, ko es prasu visiem saviem podcastu viesiem par to priekš kam, ko tu minēji. Ja? Kāda tava versija par dzīves jēgu? Priekš kam tu dari to, ko tu dari? Dzīves jēga? Dzīves jēga ir mīlestība visiem droši vien. Mīlestība, kas izpaužas tādā
sapratnē, kas ir tava dvēsele. Mēs esam šeit, lai transformēties, lai augt, lai darītu labu, lai karot pret slikto, lai nest kaut ko citiem, būt priekā ar sevi, harmonijā. Kāpēc es kaut ko daru, lai kaut ko panākt, un dēļ visiem šiem rezultātiem. Un droši vien tas visaptvarošais ir vārds mīlestība. Varbūt ir kaut kāds cits vārds, nezinu. Bet man gribas ticēt, ka mums ir jāpalīdz visiem pārējiem un ne tikai sev pārvarēt kaut kādus šķēršus un iet uz to labo, uz gaismu, es nezinu, uz to, ka tu beigās esi, nezinu, 88 gadus vecs un tu priecājies par savu dzīvi un tu atceries labu. Ot man bija vecmāmiņa, kurai bija 5 vīri, un viņa stāstīja, es par katru no viņiem priecājos, ka es esmu izdzīvojis tik labu dzīvi, un tad viņa visu laiku vilka ārā no tādas lādes kaut kādas rotas. Viņai bija ļoti daudz gredzeni un kaut kādas tur ķēdītes un viss. Un viņa varēja izvilkt un teikt, ka šeit, tur, tanī gadā es tur biju tur un tur es priecājos, es vācu milzīgās meža zemenes Kamčatkā. Ar savu vīru viņu tur dienē no Rīgas bija nosūtīta un tad atgriezās atpakaļ. Un šeit viņš man tur dāvināja to un to. Un tas ir ļoti labs princips, ka tev ir ko atcerēties, ko tu esi izdarījis. Un tu nevari atcerēties 88 gados, kā tu esi pavadījis dienu tirdzniecības centrā vai pie televizora. Tu drīzāk atceries par to čali, kurš iet tagad svaigajā gaisā, jo tu viņam nopirki aparātu, lai iziet no patversmes ārā. Nu, tāda ir tā doma. Un ja tu vari ar savām darbībām darīt kaut kādas mazas labas lietas, sakop pagalmus, sakop trotuāru pie mājas, un ja tu vari varbūt arī lielas lietas darīt. Nezinu, tu vadi podcastu un tam ir kaut kāds lielāks efekts. Es vadu banku un cenšos palīdzēt visiem klientiem. Klienti labprāt pie mums nāk pēc padoma, kaut ko prasa. Tas droši vien mūs atšķir no pārējiem. Nu, tas ir mans mērķis. Super. Dāmas un kungi, Jelena Burai, bija prieks, ka tu atnāc un padalījies. Bija daudz iedvesmojošu un jauka doma. Tā kā paldies un teikti izmantojiet vietējā kapitāla bankas pakalpojumus. Nāciet pie mums, jā. Paldies. Paldies tev.